Sveicināti! Tā, man tiešām ir liels prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā. Un no sākuma, kad man Dace piedāvāja runāt par šo filmu, es tā kā drusku tā kā padomāju, vai tiešām. Un tad, jo vairāk es par šo filmu padomāju, jo vairāk man likās tiešām. Un es mēģināšu jums pierādīt, ka tas tiešām ir tā vērts. Un īpaši ar laika distanci, tātad filma izskatās, es teiktu, pat Eiropas klasikas seansos rādāma. Un es domāju, ka varbūt kādreiz tā notiks, un jo īpaši jāsaka tā, ka labi, es zinu, ka zālē ir daži cilvēki, kuri zina uzvārdu Oļģerts Dunkers, bet principā vai ir cilvēki, kuri nav redzējuši nevienu Dunkera filmu? Un, labi, jūs jau tā baigi, daži atzīstās ļoti jauki, paldies, bet es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri nepazīst Oļģertu Dunkeru, bet šis Oļģerts Dunkers filmā Tauriņdeja ir vēl saistīts ar mūsu īpašo operatoru Miku Zvirbuli. Lūdzu, uzplaudējam viņam, viņš ir zālē. Un man liekas, ka dažas no filmas pazīmēm, ja tā var saukt, ir saistīts tieši ar Mika Zvirbuļa kameru. Nu, lūk, un tad mēs sāksim. Var sakot, tātad mans plāniņš ir tāds šodien. Vispirms es saprotu tomēr, ka ir cilvēki, kuri nezin, kas ir Oļģerts Dunkers, un man kaut kas par šo režisoru, kurš kaut kādā veidā vispār izkrīt ārā pamazām, arvien vairāk izkrīt ārā no dažādām Latvijas kino vēstures izlasēm, lai jūs ieinteresētos un pēc tam varbūt kaut ko vēl skatītos. Un tad man, protams, kaut kas ir jāpasaka par Bruno Oju, par kuru īstenībā es domāju, ka man gandrīz nav ko teikt, bet es centīšos. Un tad es noteikti gribēšu pateikt mazliet par filmu, par kuru man būtu diezgan daudz ko teikt. Tātad sākam. Un es jau domāju, ka tā būs, ka man jāsaprot, kādā virzienā te viss tā. Tātad jūs redzat, ka Oļģerts Dunkers nav nekāds, tā teikt, nieka režisors, sauksim to tā. Ir pietiekams apjoms filmu, no kurām, teiksim, 5 filmas noteikti ir ievērības cienības, arī jūsu uzmanības cienīgas. Un kā jūs jau to tagad redzat šajā filmogrāfijas sarakstā, tātad viņš, režisors Oļģerts Dunkers, šī ir viņa 3. filma. Tas ir 1971. gads. Tam ir diezgan liela nozīme, jo es nezinu, man vajadzēja paprasīt, protams, Mikam Zvirbulim, bet es nepaprasīju. Bet ir dažas pazīmes, kas man liek domāt, ka viņi tomēr ir ļoti ietekmējušies no tām strāvām, kas notika Eiropā, kaut vai neapzināti, kaut vai tāpēc, ka viņi mācījās kino institūtā, un viņiem visu kaut ko rādīja. Un tā tad... Un varbūt, ka jūs zinat Oļģertu Dunkeru daudz labāk kā aktieri. Tas ir, protams, diezgan amizanti, ka jūs viņu varētu zināt labāk kā aktieri. Jo, lūk, šis kungs, ap citu, viņam viss bija pilnīgi kārtībā ar matiem. Tas ir grims, kādā viņš parādās agrajā rūsā. Tātad ne katrs vīrietis atļausies šādu neglaimojošu grimu, būtībā pat mazliet izliekoties vecāks nekā viņš ir patiesībā. Tas ir runājot par agro rūsu. Bet tātad, ko es vēl gribētu teikt par Dunkeru? Jānis Streičs allaž lepojās ar to, ka viņš ir pirmais nofilmējis Dunkeru savā filmā
Mēs zinām, ka Streičam patika filmēt kolēģus. Un tā ir filma Šauj manā vietā, kur viņam ir ļoti prominenta loma. Viņš ir tāds kino magnāts, sliktais, protams, un viņš brauc vilcienā kopā ar neiedomājami skaisto Astrīdu Kairišu. Un jūs redzēsiet, ka viņš nevarēja noturēties, viņu nenofilmēt pats savā filmā. Un tā tad Šauj manā vietā un cameo epizode Tauriņdejā, dažus kadrus es uzlikšu uz ekrānu, lai jūs tiešām nepalaižat garām Oļģertu Dunkeru. Un Oļģerts Dunkers, starp citu, viņš saņēma aizrādījumu par to, ka kas ta nu tagad būs. Visi režisori sāks filmēties paši savās filmās, tad jā. Tad Oļģerts Dunkers bija no tiem, kas sāka filmēties pats savā filmā. Loma ir ļoti maza. Tā kā. Bet, protams, ka Dunkers arī bija mācījies, viņš bija mācījies Sanktpēterburgā, jā, un lūk šeit daži fakti par viņa dzīvi. Lūk, pat Pēteris Upīts ir nosaucis ceriņu šķirni, kur saucis Tas nav manis izdomāts citāts. Un epitets viņš tiešām nosauca šo šķirni, es nezinu pat kādā krāsā. Tie ceriņi ir, varbūt Zvirbuļkungs zina. Uzcītīgais Dunkers saucās ceriņi. Tā tad jūs saprotat, viņš ir bijis tāds kārtīgs sava laika, es teiktu, pilsonis jeb pilsonisks mākslinieks, ja tā varētu teikt. Tā tad biogrāfijas fakti, kā jūs redzat, izcelt, es gribētu strādājis par bibliotekāru, kas nozīmē, ka viņš bija akurāts patiešām un varēja strukturēt kaut kādas lietas un informāciju un vadījis daudz un dažādus teātrus. Un tostarp, kā jūs redzat, ilgāku laiku, tagad nevar redzēt, cik ilgu laiku, jo es neesmu pierakstījis to klāt, Krasnojarskas drāmas teātra galvenais režisors, un arī viņš bija būtībā pēdējais Rīgas operetes teātra režisors, pēc tam arī teātris tika likvidēts. Tātad jūs saprotat, ka viņam bija šāda arī tāda muzikāla izpratne par dzīvi un arī tāda vieglā žanra interese, bet, protams, ka viņš kļuva arī par, bet viņš kļuva par Saeimas deputātu un gribēja sakārtot kino dzīvi. Kā jau visi, kas aiziet politikā, tomēr domā, beidzot sakārtosim kino dzīvi. Tā jau mēs te vairākās paudzēs cenšamies sakārtot kino dzīvi. Lūk, jā, un tā tad, diemžēl, viņa mūžs nebija tik garš. Nomira viņš, es atvainojos, ka es to tā saku tieši, bet viņš nomira pildot darba pienākumus, respektīvi kāpjot automobīlī, un to sauc par karalisku nāvi. Bet tātad es vēl gribu dažus vārdus pateikt par viņa filmām kopumā. Tas ir ļoti grūti, bet es centīšos. Un tāpēc, viņš ar citu arī spēlēja Streičam to saucamo šefu Kapraci. To jūs varētu ļoti labi atcerēties no filmas Mans draugs nenopietnas cilvēks. Viņš ir tāds šausmīgi tā kā paģirains un kādreiz labi ģērbies staigāja pa filmu. Tā, un tā tad vēlreiz padošu drusciņu atpakaļ. Ne tik tālu es negribēju. Jā, vēlreiz man iet aktieru darbi, bet es gribēju filmogrāfiju, bet tas nesaprotamības dēļ neizdodās. Jā, var redzēt. Tātad. Es mēģināju saprast, ko viņš ir gribējis no kino. Protams, ka to nav iespējams 2-3 minūtēs pateikt un arī netik vienai lekcijai izdomāt. To būtu jādomā garāk.
viņš arī uzrakstīja grāmatu 70. gadu beigās, kur saucās Režisors domā par aktieri. Nu, tas nozīmē, ka principā viņš nopietni izturējās pret to, ko viņš dara, un arī to mācēja uzrakstīt vārdos. Tā grāmatiņa ir bibliogrāfisks retums, bet, nu, kas interesējās par šāda veida literatūru un uzzināt, kā to darīja Dunkers, tad jūs varat sameklēt tādu mazu grāmatiņu. Tad vārdu sakot, es izdomāju, un es nezinu, vai man ir taisnība. Principā tur ir ļoti daudz dažādu arī tādu žanra mēģinājumu, bet tomēr man visvairāk liekas, ka Dunkers, kurš savās filmās atļāvās parādīt tādus, nu, teiksim tā, viņš pats vienmēr gribēja būt tāds, es viņu atceros dzīvē, mazliet atceros, kā viņš izskatījās, kā viņš uzvedās, kā viņš bija, kāda bija viņa maniera, runas maniera. Un man bija tāda sajūta, ka viņam ir tāda, kaut kāds tāds drusku tāda vēlme un kompleks pēc tāda mačo tipa vīrieša Padomju Savienībā. Nu, protams, tā tas toreiz nesaucās. Nu, tas bija vienkārši vīrietis, vīrišķīgs vīrietis, bet viņš vienmēr šos vīriešus atklāja no tādas sāpīgās puses. Un es teiktu, ka tie stāsti bija tādi diezgan vientuļu cilvēku stāsti. Nu, to es tā atļaujos mazliet vispārināt, jo visās daudzās šajās filmās, arī, piemēram, Vīrietis labākajos gados, ko jūs būtu varējuši redzēt, nu, vīrietis jau bija tas, tas sliktais, jeb tas cūka, kurš tām sievietēm nodarīja pāri, viņas pamestams, un to pašu viņš, diemžēl, dara arī Tauriņdejā, un arī Klaus Mārtiņa dēls ir tāds, kurš grib būt labs un labi izskatās, un tomēr viņam kaut kā neiet ar tām attiecībām īsti. Nu, ir tāds apsolījums, ka beigsies labāk filmas finālā, bet tas nemaina to, ko es domāju par Dunkera filmām. Vārds sakot, man liekas, ka viņā ir tāda vēlme parādīt vīrišķīgu vīrieti. Jā, protams, viņš dzīvoja Padomju Savienībā, pats Dunkers un arī viņa filmu darbība lielākajā mērā tā vai citādi notiek Padomju Savienībā, un tur bija savas klišejas, kā tam vīrietim jāizskatās un kādi uzdevumi viņam jāveic, un viņš tā kā, vārds sakot, bija drusku noraizējies, vai tas vīrietis ir pietiekami zolīts, vai viņš ir pietiekami labs, un vispār viņš redzēja šī vīrieša Ahilēja papēdi. Un tas, man liekas, ir diezgan priekš Latvijas kino vēsturē tāds diezgan varbūt rets gadījums, ka režisors veido šādu vīriešu paleti, šādu vīriešu tēlu sistēmu. Un tas, manuprāt, ja kāds gribēs vairāk pētīt Dunkeru, varbūt jūs atklāsiet to savādāk, bet es domāju, ka tur kaut kas ir ar tiem vīriešiem, jaunajiem, pusmūža un arī vecākiem gados, kuriem kaut kā īsti nav tās attiecību pinekļi neiet tik gludi viņu pašu vainas dēļ. Tā, un viņi visi mīl labi ģērbties, un visi mīl naudu, un visi mīl skaistas sievietes, un viņi visi mīl labu dzīvi, pēc kuras viņi tiecās. Tātad ejam tālāk. Lūk, ļoti slikts kadrs, ko es varēju uztaisīt no screenshota. Šis kungs ar atvērto muti ir Oļģerts Dunkers, un viņš ir ļoti tādā smieklīgā epizodē. Viņš stāsta tādu ļoti neveiklu anekdoti, kurā ir tāds, tāds politkorektuma trūkums, es tā to nosauktu, pašā anekdotē.
Un to tieši viņš pats dara, un tagad jūs to pamanīsiet. Nu, noteikti. Un viņam līdzās ir daudz sievietes, un tur vēl aiz Irinas Tomsonas, kur ir svītrainā kleitā, ir vēl dažas dāmas, un tad vēl tur ir arī Jānis Streičs. Viņš viņam atdara ar labu, likdams iefilmēties šādā ļoti, ļoti mazā cameo epizodē. Un tā tad tagad drusiņ par Bruno Oju. Vai kāds ir dzirdējis dziedam Bruno Oju? Es nē. Ir daži dzirdējuši Bruno Oju. Es dzirdēju Bruno Oju tikai šajā filmā. Es padomāju, cik drosmīgs bija tas Dunkers, jo tas Bruno Oja latviski nemaz tik labi nedzieda, godīgi jums teikšu. Tā, ja jūs zinat, ka viņš ir igaunis, un viņa balsī, kā jau Dace Čaura laipni pieminēja, viņa balsī runā Uldis Dumpis, tad dzied viņš tā mīksti, kaut kā tā neveikli, virpuļo tos vārdus, bet balss viņam tiešām ir smuka. To nevar noliegt. Un, vārdu sakot, šeit daži fakti par Bruno Oju. Jūs redzat, es teiktu tā, ka vēl labāku kandidātu galvenie, viņi ļoti ilgi ņēmās ap tiem kandidātiem, kā liecina dokumenti un protokoli, un viens no kandidātiem uz šo lomu bija arī Māris Liepa, man Migas Zvirbulis neļaus samelot, un vēl bija daži krievu aktieri, bet Bruno Oja izskatījās vienkārši vareni. Un līdz ar to, protams, viņš izskatīja, jūs redzēsiet filmā, vīrietis, kas vīrietis. Vīrišķīguma pazīmes nāk ārā pa visām vīlēm un stila pazīmes un arī vājuma pazīmes. Ko darīt? Un tad slavens viņš īsti kļuva, Bruno Oja kļuva slavens Latvijā. Viņš bija, starp citu, slavens ar to dziedāšanu, jo viņš vienu brīdi dziedāja Latvijā kaut kad 60. gadu beigās, un man par to nav nekādu ziņu, un es nezinu, cik labi viņš dziedāja, bet jūs saprotat, ka viņš ir dziedājis tādos ne paša augstākā mēroga orķestros. Tā kā ir, vārds sakot, pelnījis naudu ar dziedāšanu. Ko viņš dara arī šajā filmā? Un tāpēc, vēl labāk piemeklēt aktieri, kurš drīkst šajā filmā spēlēt gan drīz vai pats sevi, vispār nav iespēja. Bravo! Bravo! Vai drīkst uzzināt, kas notiks tālāk? Tā, draugi. Mēs varam parunāt, mikrofons arī nestrādā. Nekas nestrādā tagad. Arī operators var drusku atslāpt. Jūs varat ierakstīt. Labi, tad mēs varam vēl... Un vēl arī pīkst. Ko lai dara? Kurš mūs varētu glābt? Es pat nesaprotu, kas ir noticis. Jums vajadzēja visiem svilpt agrāk, ka kaut kas tāds nopik zāle svilpa, rībināja, rībina. Es nekādā gadījumā nedrīkstu izslēgt signalizāciju, draugi. Ja tā... Tā, es atvainojos, filma būs. Mikrofons jau strādā. Filma noteikti būs. Par to jūs neraizēties. Pat ja tā ir signalizācija, kāds kaut kur ir kaut ko sagrēkojis, tas nozīmē, es negribētu ticēt, ka kaut kas ļauns notiek kinoteātrī. Es vienkārši atsakos ticēt tam. Tā, ko darīt? Dace. Viņa uzgāja tur. Nav nevienu, ko es varētu izsūtīt pat ārā. Dacīt, izej paskaties, vai viss kinoteātris ir apklusis.
Un vai mums gadījumā nav jāiet ārā? Tā, nu Brunoja. Labi, mēs palikām pie Brunojas. Tikmēr es izstāstīšu jums, kamēr mēs neko neredzam, par Brunoju, ko es zinu. Un zinu es mazu. Un tā kā, ja kāds zina vairāk, es jums labprāt iedošu mikrofonu un es būšu pateicīga par papildus informāciju. Tātad viņš ir igauņu izcelsmes aktieris, ūdens polo spēlētājs. Viņam ir ļoti laba fiziskā forma, un līdz ar to viņš uzsāka, pēc dziedāšanas, uzsāka arī šo te kinoaktiera karjeru. Nofilmējoties Vitauta Žalkjāviča filmā Neviens negribēja mirt, bija tāda, nu es teiktu, kanonizēta filma lietuviešiem, kurā nofilmējās arī pavisam daži latvieši, bet nu, jo īpaši tātad tur nofilmējās šis Brunoja, un tā kā tā filma tika rādīta visā nu, plašajā reģionā, tad viņš kļuva, protams, ļoti tāds jau atpazīstams, un tad viņš pārcēlās dzīvot uz Poliju, un tur viņš turpināja dziedāt un spēlēt nelielas lomas, un pēc Igaunijas neatkarības atgūšanas viņš atgriezās Igaunijā un tur arī pabeidza savu dzīvi. Būtībā tātad ir tikai dažas ļoti vērā ņēmamas filmas viņa karjerā. Tā ir jau pieminētā lietuviešu filma, un tā ir šī filma Tauriņdeja, kas būtībā ir viena aktiera filma. Katrs pasaules aktieris būtu ļoti laimīgs, ja viņam trāpītos šāda loma, kurā viņš var tik brīnišķīgi sevi izpaust. Kā tu domā, kas būs, Dace? Ko tu zini? Tā, es pateikšu mikrofonā, lai visi dzird. Šobrīd tiek risināta situācija. Tas bija elektrības pārāvums visā kinoteātrī. Un visticamāk, nav zināms, kas izraisīja to elektrības pārāvumu, bet signalizācija droši vien kliedz tāpēc, ka kaut kāds bļuks sistēmā nekur dūmu nav, nekas nedeg. Tas bija kaut kas, es nezinu, varbūt, ja mēs paskatīsimies kaut kādās ziņās, varbūt tas bijis lielāks pārāvums, nevis tikai ēkai. Tā kā mums nekas nedraud, izņemot šo drausmīgo skaņu fonā Dāris lekcijai. Jā, bet tagad labi, tad kā mēs rīkojamies tālāk, jo es nevaru dabūt arī, protams, prezentāciju atpakaļ un parādīt jums atlasītos mazos fragmentus, nevis fragmentus, bet slaidshovu, kas pievērstu jūsu uzmanību šīs filmas tādām mākslinieciski specifiskajām lietām. Nu labi, tātad, bet jūs vispār mani dzirdat? Ok. Kā kurš? Nu man patīk. Kā kurš? Nu labi, uztaisam pauzi, bet ko mēs varētu labu jums izdarīt sakarā? Tā. Tātad mēs esam jau ļoti tuvu rezultātam. Abās zālēs, tātad, lai jūs nejustoties kaut kā apdalīti arī lielajā zālē, nodzis ekrāns. Nu kā? Tad par Bruno Oju. Kurš pacēla roku, ka ir dzirdējis Bruno Oju? Vai jūs dzirdējāt viņu koncertu? Vai jūs varētu kaut ko komentēt, kamēr mēs šeit tā laiskojamies? Paga. Citi arī grib dzirdēt, jo mums visiem garlaicīgi, kamēr šis dīvainais gadījums tiek novērsts. Jūs mums pastāstiet citiem arī par Bruno, un jūs arī vēl varēsiet. Ļoti labi. Mums sākās diskusija. Es tikai 2 vārdus varu minēt. Labi. Gadu es sāku strādāt kino komitejā 4 gadus, un 72. 76. gadam, jā. Un to filmu es redzēju pat, jā, pirms kinoteātrī.
vai kino komitejā, kas ir tāds tornīs pie kinostudijas, kur speciāla zāli, kur rādīja darbiniekiem filmas, ja. Nu, un pēc šīs filmas, kad ir uzrādīts, viņš atbrauc uz Rīgu, man liekas, viņš Rīgā vairs nedzīvo, ja. Un bija, nu, teiksim, koncerts pasākums Ref kultūras pilī, ja, kur arī kaut kas līdzīgs filmai sietā, ja. Tā, nu, kur gribēju teikt, nu, tādī laikā es to filmu īpaši nevērtēju kā mākslas filmu, kā Ābolīgi teica, tagad interesanti apspriesties to vēsturi, to laiku, ja. Šodien jums patiks labāk. Mūsu vidū, man kā filmi, teiksim, nu, taisīt, tāpēc Zigmunds Skujs stāstā karjerā, ja. Jā. Un, nu, teiksim, tāpēc arī Bruno Oju ir kaut kas līdzīgi, kas tam ir stāstā, bet, nu, viņš ir izskēju attēlē, nu, kādu apmēram, kā viņš stāstā. Domāts, ne ļoti pozitīvs varonis, ja. Bet no filmu, kā te pareizi arī teica, ka labi, tu tavu filmu noskatīties tomēr. Viņš mums reiz dzīvē, jā. Jūs redzēsiet, ka jums diezgan labi patiks. Tā, jūs gribējāt arī piebilst kaut ko par Oju? Nē, labi, tad ar Oju mēs esam, lūk, viņš ir kopā brīnišķīgā tandēmā ar Astrīdu Kairišu. Tātad par šo man ir viena iebilde, jā. Tātad šīs ir Ivara Ozoliņa fotogrāfijas, kas ir saglabājušās, sapcitu ir saglabājies ļoti maz fotogrāfiju no filmas un arī ļoti maz fotogrāfiju par Oļģertu Dunkeru un viņa darbību. Tā kā, ja kādam ir, droši vien kino fotofono arhīvs būtu ļoti laimīgs kaut ko saņemt, jo tiešām tur, nu, vismaz publiskajā pieejamībā ir ļoti maz. Nu jā, lūk, jūs redzat dažus no filmas tēliem, jā, jūs zinat, ko nozīmē Smilšu pilis, jā, un sevišķi, ja tās ceļ kopā ar sievieti. Tā kā, te jau tas ir tā kā iezīmēts, un man jāsaka, ka par filmu bija diezgan liela strīdēšanās. Pirmkārt, tāpēc viena no lietām bija tāda, ka tātad Bruno Oja šajā filmā spēlē aktieri. Pie tam, nu kādu aktieri viņš varēja spēlēt? Viņš spēlē padomju aktieri, kurš ir izsities arī tuvējā Eiropā, nu ar to saprotot Poliju, un radās diskusijas mākslinieckajā padomē par to, vai vispār šādu filmu var rādīt, jo šī ir viena no nedaudzajām filmām, un kurās galvenais varonis būtībā ir negatīvs cilvēks. Nu, jūs redzēsiet, viņš ir ļoti simpātisks un ļoti gribētos, lai viņam viss dzīvē labi veiktos, bet viņš ir harizmātisks, bet viņa rīcība ir, un Tauriņdeja jau pats nosaukums jau ietver to viņa vieglprātību, to raksturu nenoturību, to karjeras vēlmi, un arī neko īpaši nevēlās viņš ieguldīt šajā karjerā. Tā kā vienkārši viņš gribētu, lai tas viss notiek, bet apmīļo nē, bet, nu, teiksim, visām sievietēm dāvina ziedus, pat ja tie ir nozagti no blakus galdiņa vāzēm un tam līdzīgi. Nu, tādā manierē tas viss ir. Un tātad šeit vēl viens kadrs, jā, viņš esot bijis ārkārtīgi liela auguma. Tas, ka Astrīda Kairiša bija paliela auguma, to mēs varbūt daudz vairāk esam piedzīvojuši. Tātad jūs redzat, ja, ka tātad viņš ir ļoti kinematogrāfiski piemērots, un Astrīda Kairiša izskatās ļoti trausla un smalka viņam līdzās. Nu, trausla un smalka viņa bija, bet viņa arī bija pietiekami liela auguma. Jā, un tad, protams, jā, nu bija strīdēšanās par to, cik daudz plīkus viņus var rādīt. Nu, piemēram, šī bilde ir uz tādas jau uz robežas, ko var rādīt padomju cilvēkiem, jā, tomēr tikai tādās pelbiksēs sieviete to blakus metālī. Un tad šeit ir manas mīļākās epizodes, kuru autors noteikti ir Mikls Zvirbulis, jo tam piemīt viņa rokraksts, un tāds skrējiens ar sunīti, un ar šo sunīti skrien gan viņš, gan Astrīda Kairiša
Šeit ir vēl viens ar to pašu suni. Sunīts viņiem nevienam nepieder. Viņi aizņemās un vienkārši ar viņu skrien. Un tas ļoti tas veids, kā viņi to rāda, ļoti viņš atgādina, te ir tāds nepārāk veikls arī screenshots, bet te es gribu jums parādīt vienkārši, šī filma sākas ļoti interesanti. Tur ir ļoti daudz tādu dažādu modernu paņēmienu, kuri bija raksturīgi tieši franču jaunajam vilnim. Un nekad šī filma nav izskatīta šādā aspektā, bet es tā kā uzdrošinos teikt, ka tie autori un jo īpaši operators zināja ļoti labi franču jauno vilni, un viņi kaut ko no tā izmantoja gan kustīgo kameru vietām, gan arī šeit ir tāds paņēmiens, kā saucamā tā 4. sienas laušana. Jūs redzēsiet, kā filma sākās. Vispār aktieri parasti normālā filmā nedrīkst skatīties kamerā un nedrīkst tā kā sarunāties tieši ar zāli, bet šajā filmā tieši tā būs. Un tas saucās šis te 4. sienas laušana, ka aktieris nevis vienkārši spēlēt lomu, bet viņš sarunājās ar jums, kas jūs esat skatītāji zālē. Nevis ar kādu no saviem varoņiem, ja? Tas skaidrs. Tātad šeit es jums drusku parādu, kā viņi spēlēja tās ārzemes Latvijā. Ja? Nekā daudz jau viņiem nebija, bet automobīli viņi bija dabūjuši, un tad visas šīs te mazās detaļas, kā piemēram kaut vai piekariņš, lai jūs nešaubītos, ka šim vīrietim ir ārzemju markas mašīna Padomju Savienībā, tad tas jums tiek parādīts tūplānā, un tas toreiz nesaucās product placements, kā tagad, tā neskaitījās, ka viņiem samaksāja Fords par to, ja, viņiem Fords arī neko nesamaksāja tā. Te arī var tādas dažas detaļas redzēt, cimdu tiek atrādīti. Te ir viena no brīnišķīgām fotogrāfijām Astridai Kairišai. Un tad ir viena detaļa, kurai pievērsiet uzmanību, kā viņi spēlē ar spoguļiem. Un šeit šādus kadrus jūs tieši varat ieraudzīt franču jaunā viļņa filmās. Un vairāk kārt filmā tiek izmantot šīs spoguļošanās, vairāk kā 4 vai 5 reizes, kad varonis it kā vēršās pie savas sirdsapziņas, vai es esmu pietiekami labs, vai es neesmu gadījumā cūka, piemēram, šajā brīdī, un tam līdzīgi. Tātad, un šeit jūs redzat tādas, 3 vienkārši, es nesaprotu, kāpēc tas ekrāns šādi izskatās tagad, bet labi, ok. Un arī es nesaprotu, ko tas nozīmē. Ok, lai gan nebija uzrakstīts paldies par uzmanību. Tātad, ar to es jums gribu teikt, šeit nav viena slaida. Droši vien manas vainas dēļ, vai arī mēs viņu pārzipojām kaut kā, bet es tagad izstāstīšu to īsos vārdos, un ar to jūs arī varēsiet skatīties filmu. Tātad bija 2 lietas. Bija šī jaunā kino valoda, kas bija raksturīga modernam tā laika kino, 69. gads, 60. gadi vēl ir visa tā franču jaunā viļņa manierē, Eiropa vēl reips no tā visa, un mums arī Latvijā mēs zinām, ka 66. gadā veidoja šo te 4 balti krēkli, un kur bija arī izmantoti šādi paņēmieni. Un arī šajā filmā jūs to varēsiet saskatīt, ja gribēsiet. Bet jūs varēsiet saskatīt arī Padomju Savienību. Un šeit ir šīs 2 lietas līdzās. Ja? Es tāpēc biju slaidā uzrakstījusi, ka šeit ir tātad franču jaunā viļņa ietekme un padomju nomenklatūras ietekme. Jo Padomju Savienība tolaik tātad viņi ar to filmu ņēmās kā traki, jo viņi nezināja, vai nebūs kaut kā tā, ka visām sievietēm tomēr patiks ļoti tas oja. Un vai tas būs labi, vai viņi neaizvainos padomju aktiera profesiju. To es būtībā nevis izdomāju, bet citēju no tā laika
protokoliem. Tādas bija viņu bažas. Bažas ir pamatotas, jums gribu teikt. Un filma ir mazliet restaurēta, viņa nav pilnībā restaurēta, un jūs redzēsiet, ka būtībā tas ir tāds pats, ka Holivuda taisa filmas tur zvaigznes dzimšanas, pelnušķīts stāsts, apmēram tas pats. Ja jūs ieskatāt, tad tas arhetips ir tas pats. Es gribēju kļūt slavens, es ļoti centos, man vajadzēja dažiem uzkāpt virsū pa ceļam, dažus pagrūst, tā diemžēl dzīvē notiek. Un tad es par kaut ko kļuvu un man visi uzgavilē, es biju laimīgs. Holivudā tas beidzās ar happy end. Šeit es nedrīkstu teikt, kā tas beidzās, bet jūs saprotat, ka tas ir 71. gads Padomju Savienībā. Un kaut kā to skaistuli Brunoju vajadzēja drusku piestopēt. Un tas arī notiek, nekā dramatiska un traģiskāka par sieviešu jūtu pievilšanu filmā nav. Tā kā nekādu asiņu, ja neskaita dažus fragmentus, kuros it kā Oja filmējās un šauja, bet arī tur nav nekā bīstama. Tā kā ļoti interesants ir šis savienojums, kā viens aktieris izliekas, ka viņš ir kaut kas vairāk kā padomju aktieris. Tas, protams, bija slikti morāli, bet tomēr tas ir ļoti harizmātiski, kā viņi to dara, un šī ir noteikti viena no labākajām Oļģerta Dunkera filmām. Filmā skan paša Raimonda Paula dziesmas, tās izpilda pats Bruno Oļa, un, vārdu sakot, ļoti jauku jums skatīšanos, cerams, ka nekas vairs nenotiks ar elektrību. Paldies jums!